Labvakar, trešdienas vakara ziņās. Šeit Life Invader studijā ar jums šovakar kopā Emma Sullivan. Neliels ieskats šī vakara stāstos. Kāds notikums pilsētā ir pārvērties par īstu detektīvu stāstu. Atsliecinieks nofilmējis neparastu situāciju, kurā vīri, ģērbušies zilas krāsas apģērbos, ielauzās kādā mājā, iznesot ārā vairākas kastes ar nezināmu saturu. Atsliecinieks piefiksējis, ka šie vīri sevi dēvē par aztekiem. Nāc, blēģ, ārā. Mēs esam kukt. Atnāc izcīt vārds. Dažas stundas vēlāk arī kāds mūsu reportieris saņēma anonīmu zvanu, kurā tika ziņots par aizdomīgu aktivitāti netālu no Leģiona rajona. Viņš steigšus devās uz notikumu vietu, kurā pamanīja tās pašas iepriekš minētās personas zilas krāsas apģērbā un kļuva par liecinieku bankomāta apzagšanas mēģinājumam. Uz notikumu vietu ātri vien ieradās arī 3 policijas ekipāžas. Iet notikumu, lūdzu, nekavējoties. Paldies. Pideras kungs. Ko jūs pateicat, es atvainojos? Ko jūs pateicat, izkāpēt no automobīļa, lūdzu? Pideras kungs. Ok. Bet nav laika. Ir kāda ekipāža brīva? Tā vēl. Viņš vienkārši ar mani brauc kopā. Nā, nu. Mēs 3 esam vienā mašīnā vienkārši, lai ir vēl viena mašīna. Nā, nu labi, var. Paldies. Situācija negaidīti sāsinājās, notika sprādziens, kas izprovocēja hausu. Varas pārstāvji apgalvo, ka sprādzienā neviens civiliedzīvotājs nav cietis. Tomēr spriedze pieaugusi brīdī, kad bandīti, izmantojot hausu, iekāpuši mašīnās un aizbēguši. Pakaļcīšanās rezultātā tika notverta tikai viena persona, bet pārējie šobrīd atrodas policijas meklēšanā. Šīs nezināmās bandas darbības ātri vien arī izplatījušās pa sociālajiem tīkliem un piesaistījušas plašu sabiedrības uzmanību. Policija lūdzu, ja jums ir kas zināms par šo grupējumu, nekavējoties ziņojiet policijas departamenta darbiniekiem. Pēdējās nedēļas laikā Losantas iedzīvotāji novērojuši satraucošu tendenci. Videokaršu cenas ir strauji palielinājušās. Iedzīvotāji lēš, ka to cenu pieaugums ir pieaudzis pat 5-kārtīgi. Es mēģināju iegādāties jauno RTX 4090, bet cenas ir tik augstas, ka es pat neesmu pārliecināts, vai tas ir to vērts, žurnālistiem atzina kāds vietējais iedzīvotājs. Papildus tam, kriptovalūtu tirgus atkal piedzīvo uzplaukumu, piesaistot jaunus ieguvējus un veicinot papildu pieprasījumu pēc jaudīgākām videokartēm. Lai gan situācija ir satraucoša, daži eksperti uzskata, ka cenas laika gaitā var stabilizēties. Laikā iedzīvotāji aktīvi sākuši ziņot par neparastu aktivitāti stāvvietās visā pilsētā. Acīm redzot, vairākas Losantas policijas departamenta automašīnas tiek novietotas tādās vietās, kur tas ir aizliegts, radot satiksmes traucējumus un apdraudot citu iedzīvotāju drošību. Vietējie iedzīvotāji ir sašutuši par šo situāciju, norādot, ka policisti, kas ir atbildīgi par likumu ievērošanu, paši to pārkāpj. Mūsu reportieris izsekoja šo stāstu un apkopoja liecības no atslieciniekiem. Es biju šeit, kad redzēju, kā 2 policijas automašīnas novietotas aizliegtajā zonā. Tas bija šokējoši, jo viņi tiešām domāja, ka var to atļauties, stāsta vietējais iedzīvotājs. Ja policija var pārkāpt noteikumus, tad kā mēs varam sagaidīt, ka citi tos ievēros? Šī situācija radījusi sarunas par policijas darbinieku atbildību un to, kā viņi varētu uzlabot attiecības ar sabiedrību. Daudz iedzīvotāji jūtas vīlušies un uzskata, ka policijas departamentam ir jābūt par piemēru citiem.
Mēs turpināsim sekot līdzi šai situācijai un sniegsim jums jaunāko informāciju par turpmākajām ziņu dienesta gaitām un sarunām ar policijas departamentu pārstāvjiem šīs situācijas sakarā. Kā arī tiek ziņots par 2 pasākumiem, kas tiks rīkoti tuvākajā laikā. Viens no tiem ir Life Invaders rīkotais pasākums Boksa mačs. Sīkāka informācija pieejama e-pastā. Kā arī esam saņēmuši ziņas par vēl vienu pasākumu. Šobrīd norises laiks vēl nav zināms. Tas būs derbijs, augstā ātruma un iznīcināšanas sacensības, kurās spēlētāji ietriecas viens otrā, līdz paliek tikai viens brauktspējīgs transporta līdzeklis. Par to sīkāku informāciju arī gaidiet e-pastā. Līdz ar to tas šim vakaram no manis arī būs viss. Uz tikšanos jau nākamajā ziņu izlaidumā. Visu labu un saudzējiet sevi!